Linija Mills uzsāk advancētu niršanas kursu, kas beidzas ar viņas dzīvības zaudēšanu. Bet kā nirējs var no padziļinātu prasmju apguves nonākt līdz nāvei vienā nirienā, 2 niršanas instruktoru uzraudzībā? PADI nozīmē Profesionālo niršanas instruktoru asociācija. Tā ir vadošā starptautiskā organizācija, kas atbild par niršanas standartu noteikšanu un uzturēšanu visā pasaulē. PADI tika izveidota 1968. gadā. Tā ātri izauga par atpazīstamāko un cienītāko niršanas certifikācijas aģentūru pasaulē. Tā ir izveidojusi vairāk nekā 6600 niršanas centru un kūrortu tīklu un nodrošina sistēmu, lai nirēji ievērotu drošības protokolus, sekotu labākajai praksei un cienītu zemūdens vidi. PADI nosaka apmācību, aprīkojuma izmantošanas un niršanas operāciju standartus, lai nodrošinātu gan atpūtas, gan profesionālo nirēju drošību. Viņi certificē nirējus dažādos līmeņos, sākot no iesācējiem līdz pieredzējušiem instruktoriem. Viens no niršanas centriem, kas darbojas PADI paspārnē, ir Gulf Dive Missoulā, Montānā. Taču niršanas centrs nepieder un nepārvalda PADI. Tā vietā tie ir biedri, kuri maksā licences maksu, lai izmantotu PADI nosaukumu un apmācību standartus. PADI pēc tam certificē studentu, kurš apmācību kursā ir izpildījis prasības, ko vada PADI certificēts niršanas instruktors. Gulf 2 piedāvā kursus gan iesācējiem, gan pieredzējušiem nirējiem. Kvalifikācijas nirieni tiek veikti ezeros visā Montānā, tostarp Sīlija ezerā, kas atrodas 1 stundas attālumā no Misūlas, un Makdonalda ezerā, kas atrodas 3 stundu brauciena attālumā no niršanas centra. Makdonalda ezers ir lielākais ezers Glaisera Nacionālajā parkā. Tas ir aptuveni 10 jūdzes garš, vairāk nekā jūdzi plats, 472 pēdas dziļš un atrodas 3100 pēdu augstumā virs jūras līmeņa. Tas ir pazīstams ar savu dziļo kristāldzidro ūdeni, padarot to par ideālu niršanas vietu pieredzējušiem nirējiem. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc Linija Mills apgūst savu padziļināto niršanas kursu Gulf niršanas centrā. Linija jau zina, ka vēlas kļūt par jūras biologu. Niršana dažādās vidēs būs liela daļa no viņas karjeras. Ģimenes brīvdienās Austrālijā 2018. gadā Linija nirst siltajos, dzidrajos Lielā barjera rifa ūdeņos. Viņa mīl zemūdens pasauli un pat brīvprātīgi piedalās jūras bioloģijas projektos Ziemeļkarolīnas Universitātē. Viena no lielākajām atšķirībām starp Lielo barjera rifu un Glečera Nacionālo parku ir ūdens temperatūra. Kamēr Lielā barjera rifa ūdens temperatūra bieži pārsniedz 80 grādus pēc Fārenheita, Makdonalda ezers veidojies no ledāju kušanas ūdeņiem, un tā temperatūra ir zem 40 līdz 50 grādiem pēc Fārenheita. Tāpēc ir svarīgi izmantot sauso tērpu. Sausie tērpi ir speciāls niršanas aprīkojums, kas paredzēts, lai augstā ūdenī saglabātu siltumu un sausumu. Sausais tērps atšķiras no hidrotērpa. Hidrotērps notur nelielu ūdens kārtu starp ķermeni un tērpu. Jūsu ķermeņa temperatūra sasilda šo ūdens slāni. Taču šis ūdens slānis kustās līdz ar jūsu ķermeņa kustībām. Daļa no šī ūdens var izplūst un tikt aizvietota ar augstu ūdeni, kas nozīmē, jūsu ķermenim ir jāuzsilda jebkurš jauns ūdens, kas nonāk tērpā. Un ūdens aizvada siltumu no jūsu ķermeņa daudz ātrāk nekā gaiss. Savukārt sausais tērps notur gaisa slāni starp jūsu ķermeni un tērpu. Gaiss neatņem siltumu no jūsu ķermeņa tik ātri kā ūdens, tāpēc jūs paliekat siltāks ilgāk. Jūs arī varat vilkt siltākas drēbes zem sava sausā tērpa, jo tās paliks sausas. Tas nodrošina papildu izolācijas slāni, kas uztur jūsu ķermeni vēl siltāku. Taču, neskatoties uz to priekšrocībām, sausie tērpi rada arī riskus, par kuriem nirējiem jābūt informētiem un jāapmāca, kā ar tiem tikt galā. Gaiss zem spiediena tiek saspiests. Tas nozīmē, ka nirstot dziļāk, gaiss, kas jūs silda, tiek saspiests. Jo dziļāk jūs dodaties, jo vairāk šis gaisa tilpums tiek saspiesta. Lai kompensētu gaisa saspiešanos, jums jāievada vairāk gaisa tērpā. Sausajiem tērpiem ir piepūšanas vārsts, kas ir savienots ar jūsu gaisa padevi. Vienkārši nospiediet pogu, un gaiss no jūsu balona tiek iepumpēts sausajā tērpā. Tas līdzsvaro gaisa tilpumu tērpā, taču tas rada arī citu risku. Kad jūs ceļaties augšup, gaiss, ko esat ievadījis tērpā, sāks izplasties, jo spiediens samazinās. Tāpēc ceļoties augšup, jums jāizlaiž daļa gaisa. Ja jūs to nedarīsiet, sausais tērps sāks darboties kā balons un strauji pavilks jūs uz augšu līdz virsmai. Tāpēc sausiem tērpam ir izplūdes vārsts, lai izlaistu gaisu, kad tas izplašās. Nirstot ar sauso tērpu, jums ir jāsaprot, kā tas darbojas un jātrenējas regulēt
gaisu tērpā. Pati piedāvā īpašu kursu par sauso tērpu, lai palīdzētu jums sākt izmantot sauso tērpu. Linnējas pirmais niriens viņas uzlabotajā atklātā ūdens kursā notiek Sīlija ezerā. Viņa iznomā hidrotērpu un aprīkojumu no Galdaiva. Ledainais ezera ūdens ir tik augsts, ka cita studenta nolemj nenirt un atdod Linnējai savu hidrotērpu, lai viņa varētu uzvilkt divus un palikt nedaudz siltāka. Pēc niršanas Guldiva īpašnieki Deivids un Džanīna Olsoni iesaka Linnējai iegādāties sauso tērpu, un tā dažas dienas vēlāk, 2020. gada 1. novembrī, Linnēja ierodas Guldaiva centrā, gatava savam otrajam uzlabotajam treniņa nirienam ar lietotu sauso tērpu, ko viņa ir iegādājusies. Viņa satiek citus studentus, nirējas Bobu Džentriju, Boba sievu Šenonu, kura vienkārši ir līdzi, bet nenirst, kā arī vēl vienu meiteni, kas tiesas dokumentos minēta kā E.G. un Joelu Vilsonu. Viņu instruktori Debora Snova un Sets Listons sniedz īsu instruktažu, un tad grupa dodas 3 stundu braucienā uz Makdonalda ezeru. Brauciena laikā Bobs un Linnēja apspriež savas iepriekšējās niršanas un Linnējas aizraušanos ar jūras bioloģiju. Grupa ierodas pie Makdonalda ezera un sāk gatavoties niršanai. Linnēja ir sajūsmā par iespēju izmēģināt savu jauno sausā tipa tērpu, un vēl vairāk priecājas, ka niršanas laikā viņai būs silti. Viņa pabeidz gatavoties un ir gatava doties ūdenī, kad apstājas, lai pajautātu Bobam par zemes spiediena piepūšanas savienotāju uz sava sausā tipa tērpa krūtīm. Bobs, kurš nesen ir pabeidzis sausā hidrotērpa specializācijas kursu, paskaidro viņai, ka tieši tur pievienojas sausā tipa tērpa piepūšanas šļūtene. Taču lietotajam sausā tipa tērpam šī šļūtene nav līdzi. Šī zemes spiediena šļūtene ir jāieskrūvē tavā regulatorā. Tad šļūtenes savienotājs tiek pievienots tavam sausā tipa tērpam, lai tu varētu piepūst tērpu, kad nirsti dziļāk un neutralizēt gaisa tilpumu. Sausā tipa tērpa piepūšana palīdz neutralizēt vai līdzsvarot gaisa tilpumu tērpā, kas arī palīdz līdzsvarot tavu peldspēju. Un tā, kad Linnēja jautā savai instruktorei Deborai Snovai, ko viņai darīt, Debora saka, ka viņa var vienkārši izmantot savu BCD, lai kontrolētu peldspēju. Nirēja valkā BCD, jeb peldspējas kompensātoru, lai kontrolētu savu peldspēju. Uz ūdens virsmas tas tiek piepūsts, lai jūs turētos uz ūdens virsmas, netērējot enerģiju peldēšanai, lai nenogrimtu. Pēc tam, lai nirtu lejup, jūs izlaižat gaisu no BCD un sākat nolaišanos. Nolaižoties, jūs pakāpeniski pievienojat nelielu daudzumu gaisa BCD, lai panāktu neitrālu peldspēju. Kad sasniedzat niršanas dziļumu, jūs smalki noregulējat savu peldspēju. Pareizais gaisa daudzums BCD nozīmē, ka jūs peldat bezsvara stāvoklī. Un niršanas beigās, paceļoties augšup, jūs izlaižat gaisu no BCD. Līdzīgi kā sausajā tērpā, paceļoties augšup, gaiss jūsu BCD izplešas, radot pozitīvu peldspēju, kas sāks vilkt jūs uz virsmu. Lai kontrolētu pacelšanās ātrumu, jūs izlaižat nelielu daudzumu gaisa no sava BCD. Šenona Džentrī, Boba sieva, kura šoreiz nenirst, vēlreiz pārbauda pie instruktoriem, it kā apšaubot atbildi, bet Linnēja pirmā iesaistās un saka, ja viņi saka, ka viss ir kārtībā, tad laikam arī ar mani viss būs labi. Visi nirēja grupas dalībnieki ir kvalificēti, tāpēc instruktori atsakās no ierastajām pirmsniršanas drošības pārbaudēm un instruktāžas. Viņi ienirst ūdenī 17:00, tieši tad, kad gaisma sāk zust. Nirējiem nav lukturīšu, tāpēc viņiem jāpaļaujas uz apkārtējo apgaismojumu. Debora Snova aizved Linnēju un ēgā uz 16 pēdu dziļumu. Viņi tur pavada 5 minūtes, kad Snova aizved ēgā atpakaļ uz virsmu. Gaiss Linnējas sausajā tērpā ir nedaudz saspiests, taču viņa vēl nejūtas tik neērti, lai pārtrauktu niršanu, uz kuru viņa brauca 3 stundas. Un Debora Snova nav pamanījusi neko neparastu. Tagad instruktors Sets Listons, kurš darbojas kā drošības nirējs, nolaižās kopā ar studentiem Bobu Džentriju un Joelu Vilsonu. Debora Snova nolaižas atpakaļ kopā ar E.G. Kopā grupa nolaižas līdz 60 pēdām. Viņi apstājas uz izvirzījuma. Bobs Džentrijs pamana, ka Linnēja izskatās ļoti neērti. Viņa mēģina dot signālu Snovai vai Listonam, abiem niršanas instruktoriem, ka kaut kas nav kārtībā. Nespēdama pievērst viņu uzmanību, viņa pagriežas pie Boba. Bobs nekavējoties peld viņas virzienā, bet pirms viņš paspēja viņu sasniegt, Linnēja zaudē līdzsvaru un noslīd no izvirzījuma. Bobs steidzas viņai pakaļ, un kad viņš viņu panāk 85 pēda dziļumā, viņš redz, ka viņas sausais tērps ir tik cieši piekļāvies ķermenim, ka viņa nespēja ieelpot. Boba apmācība nostrādā, un viņš sniedzas pēc viņas BCD piepūšanas vārsta. Viņš vēlas piepūst viņas BCD, lai dot viņai pozitīvu peldspēju un palīdzētu viņai uzpeldēt uz virsmu. Taču viņas BCD jau ir pilnībā piepūsts, un viņa joprojām grimst. Viņa nākamais solis ir nomest viņas svaru jostu.
Ja viņš varēs nomest svaru jostu, viņa kļūs vieglāka, un tad viņš varēs viņu uzpeldināt uz virsmu, izmantojot gaisu savā BCD. Viņš sniedzās pie viņas vēdera, lai atrastu svaru jostas ātrās atbrīvošanas sprādzi. Bet tur nav nekādas ātrās atbrīvošanas. Nav svaru jostas. Linnea un Bobs joprojām turpina nirt dziļāk. Bobs zina, ka dažiem BCD ir integrētas ātrās atbrīvošanas svaru kabatas. Tāpēc viņš meklē ātrās atbrīvošanas mehānismu. Viņš var sataustīt dažas svaras BCD, bet nav nekādas ātrās atbrīvošanas. Bobam vairs nav variantu. Viņi atrodas 104 pēdu dziļumā, kad Linnea no mutes izkrīt regulators. Bobs ir smagi elpojis, un tagad viņam sāk pietrūkt gaisa. Pirms viņu ievelk vēl dziļāk, viņš atlaiž Linneu, lai pats veiktu avārijas uznirstēšanu. Viņš ir pāri saviem spēkiem, un viņam vajadzīga palīdzība. Viņš iznirst līdz virsmai un meklē kādu, kas varētu palīdzēt. Bet uz virsmas nav neviena, kas palīdzētu. Debra Snova iznirst pēc tam, kad pamana, ka 2 nirēji pazuduši. Bobs un Šenons paskaidro, ka Linnea joprojām ir zem ūdens un nevar iznirt. Snova īsi ienirst, lai meklētu Linneu, bet vāji apgaismotajos ūdeņos viņu neredz. Pārējā grupa iznirst. Snova un Listons nomaina balonus un veic vēl vienu nirienu. Viņi atrod Linneas ķermeni 128 pēdu dziļumā. Nespējot viņu izvilkt augšā, viņiem nākas noņemt viņas BCD, lai atvieglotu svaru un varētu viņu izcelt virspusē. Virspusē viņi nav mobilo sakaru torņa pārklājuma zonā. Kāds pāris, kas ir redzējis negadījumu, piedāvājas braukt 30 minūtes līdz tuvākajam tornim, lai iegūtu signālu un piezvanītu ārkārtas dienestiem. Debra Snova pēc tam noņem Linneas niršanas datoru un to neiedod izmeklētājiem. Viņa arī noņem Linneas kursa dokumentus, kas parāda kursa progresu. Vēlāk tiek atrasts Linneas BCD. Svina atsver Linneas sausā tērpa un BCD kabatās kopā veidoja 44 mārciņas svara. Lai es veiktu to pašu nirienu, man būtu apmēram 22 mārciņas svina. Un es esmu ievērojami lielāks nekā Linnea. Pēc notikuma pārrunās Janīna Olsone, viena no Galdaiva īpašniecēm, runā ar Bobu Gentriju un norāda, ka viņš bija tas, kurš nira kopā ar Linneu, tāpēc viņam būtu jāuzņemas atbildība par to, ka neizglāba Linneas dzīvību. Kad viņai jautā, Janīna Olsone stāsta tiesu medicīnas ekspertam, ka Linneas niršanas biedrs redzēja, kā viņa sāka panikot, pēc tam pasīvi nogrima ezera dibenā pēc tam, kad bez grūtībām peldēja aptuveni 40 pēdu dziļumā. Par laimi, Boba Gentrija GoPro spēja sniegt objektīvu notikuma atspoguļojumu. Lai saprastu šajā niršanā pieļauto nekompetenci, jums arī jāzina, ka Debora Snova tikai nesen ieguva instruktora kvalifikāciju. Viņa nebija kvalificēta, lai mācītu niršanu sausajā tērpā, un acīm redzami nesaprata pamata ideju, ka sausajam tērpam ir nepieciešama piepūšanas šļūtene. Es pats esmu mācījis cienījamos niršanas centros, un varu jums pateikt, ka tikko kvalificētus instruktorus reti kad atstāja vienas pašas. Labos niršanas centros izmanto pieredzējušu galveno instruktoru, lai uzraudzītu niršanas operācijas un vadītu jaunos instruktorus. Ņemot vērā, ka Janīna Olsone mēģināja maldināt izmeklēšanu, nav nekādu šaubu, ka vispār nebija nekādas uzraudzības. Patiesībā 2019. gadā Galdaiva izīrēja bojātu aprīkojumu nekvalificētam nirējam, kurš tā rezultātā gāja bojā. Brīdī, kad Linnea gāja bojā, par šo incidentu pret Galdaivu vēl joprojām bija iesniegta prasība tiesā. Milsu ģimene iesniedza prasību tiesā pret Galdaivu, Deboru Snovu un Padī, kas tika atrisināta ārpus tiesas. Kopš tā laika Padī ir veicis izmaiņas apmācību standartiem, taču profesionālo nirēju kopienai joprojām ir nopietnas šaubas par to, kā Padijs sevi aizsargā. Nerādot proaktīvu interesi par to, kā šie standarti tiek ievēroti viņu biedru niršanas centros visā pasaulē.